Ko sveicināti, darbie draugi! Otrā izaicinājuma diena. Esam veiksmīgi atskrējuši līdz mežam, un galvenais ir neatļaut pārāk tālu briedim atrauties. Aiziet! Un ko, slava Dievam, otrā diena ir piebeigta. Vakar bija baigi sūdīgi. Balss bija galīgi ciet. Puņķi arī nenāca ārā. Tāds kārtīga slima cilvēka sindroma. Bet challenge ir challenge. Kas jādara, tas jādara. Nu, ko es varu pateikt jums, dārgie draugi? 50 gados ar Jēzu Kristu ir krietni labāk nekā 25 bez viņa. Un ja kāds no jums grib savā sirdī ieaicināt Jēzu un nonākt šajā pašā svētlaimes stāvoklī, kurā es esmu, mēs varam lūgt tagad, lai Jēzus ienāk jūsu sirdī un kļūst par jūsu kungu un glābēju. Tā kā mierīgi var aiztaisīt atsciet, var netaisīt, vienkārši atkārto. Lai Dievs redz tavu gribas izvēli. Sāki, mīļais Jēzu, es tev ticu, ka tu esi kungs un ķēniņš, un ka tev pieder viss gods un viss slava. Un es tev lūdzu, piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un dari mani par jaunu radījumu Jēzu Kristu. Āmen. Un te lūdzu, lai Dievs tev ieved kādā challengā interesantā. Dievam ir daudz interesantu challenge priekš tevīm, lai Dievs jūs svētī. Āmen.